Labrīt visiem! Šodienas izaicinājums – atrodi savu patieso es. Vai ziniet, ka mums iekšā katram slēpjas milzīgs potenciāls, bet bieži vien mēs slēpjamies aiz kaut kādām maskām, aiz kaut kā, ko sabiedrība padomās par mums, kā mēs izskatīsimies viņu acīs. Bet šodien es aicinu novilkt masku, novilkt to, ko citi par mani padomās. Varbūt, kad sabiedrībā pieņems, kad, piemēram, jāsteig ar cepurēm. Varbūt sabiedrībā pieņems, ka mums vajag ārkārtīgi skaistas frizūras, kas aizņem ilgus laikus, lai to ieveidotu. Varbūt sabiedrībā pieņems, ka mums vajag brilles un kaut kādus uzliktus standartus. Bet noņem visu lieko nost un esi patiesā es. Kā to darīt? Kā to realizēt? Nu, tad klausies. Tātad, pirmkārt, viens ir, tad, kad mēs aizējam uz savām darba vietām vai pie draugiem vai kaut kur sabiedrībā, mēs esam pilnīgi savādāki. Bet tas, ko es jums iesaku, tas, kas ir izaicinājums šodien, esi patiesā tu, tāda, kāda tu esi. Un noņem no šos standartus. Tāpēc, ka patiesībā mēs tik ļoti daudz domājam par to, ko par mani padomās citi, lai viņi domā. Bet patiesība ir tāda, ka patiesībā cilvēki nemaz tik daudz nedomā par tevīm, kā tu pats domā, ko viņi par tevi domā. Un pat, ja viņi arī domātu, lai domā, tā ir viņa problēma. Tu baudi dzīvi. Otra lieta ir tā, ka mēs esam pārāk sev noliekam, kad ko tad es tur teikšu? Ko tad es tur ar savu? Es taču nezinu tik labi. Mans viedoklis nav svarīgs. Es neesmu interesants. Muļķības. Sāc vienkārši mēģini. Runā. Izdari to, ko iepriekš neesi izdarījis. Pārkāp tādam savam nevaru. Pārkāp savam kas kā. Pārkāp tam pāri. Un trešais, atrodi to, kas tevī ir īpašs. Dievs mūs ir radījis katru ļoti unikālu, ļoti īpašu. Katrs mēs esam kā tāda dārglieta, kā tāds dārgums Dieva rokās. Nu lūk, bet mums pašiem mēs bieži vien esam pazaudējuši savu dziļāko būtību. Mēs esam pazaudējuši savus hobijus, tāpēc, ka mēs strādājam, mēs esam aizņemti ar dzīves rūpēm, mēs pazaudējam šo prieku par dzīvi, mēs pazaudējam šo laiku, ko mēs varam veltīt sev. Tāpēc es aicinu šodien, esi reāls, pārvērtē, kas ir tavs prioritātes, noņem nost to, kas ir liekas, noņem nost visas maskas, esi patiesais tu. Un, piemēram, kā viena no sekotājām, viņas glezno patiesībā, viņas zīmē ļoti, ļoti skaisti portretus. Un tikai tagad viņa sāk to reāli rādīt citiem, jo visu laiku bijušas kaut kādas barjeras, ko citi padomās, kā tas izskatīsies. Tam nav nozīmes. Sāc darīt to, kas esi tu pats, kas ir tavs hobijs, kas ir tava sirds lieta. Un tad, ja tu darīsi savu sirds lietu, arī visas pārējās problēmas, viņas vienkārši lēnām sāks atkāpties, tāpēc, ka mums katram ir tāds savs aicinājums, savs sirdslieta, kas mums ir jādara, un bieži mēs ejam pretējā virzienā, un mēs nevaram sevi realizēt. Nu tā, šodien daudz uzdevumu, tātad izaicinājums. Pirmkārt, noņem masku, kad tu izliecies tas, kas tu neesi, esi, kas esi. Otrs, ja tu esi kautrīgs, tad kāp ārā no šīs kautrības. Trešais, atklāj, kas ir tevī iekšā un atrod laiku, lai to realizētu. Sāc ar maziem solīšiem, pat ja nav laika. Ja tu nodzīvosi dzīvi un tu nebūsi piepildījis to, kas tevī iekšā sēž, tad priekš kam tādu dzīvi dzīvot? Dzīvosim, lai baudītu. Un Dievs tevi mīl. Tiekamies, čau!